sazināties ar vietējiem iedzīvotājiem, bieži vien dažādas ķibeles novērst un bieži vien vienkārši mūs izklaidiet. Tropa Anita. Viņš paldies, Anita. Jūs zināt, ka mēs noteikti ar jums brauksim kopā. Šovasar ar Anitu jau ceļosim uz Itāliju. Slucka Anita. Gaidies zālē. Un mums vēl ir Pauliņa Daci, kura arī atvainojās, ka šodien netiek, plāni ir mainījušies. Arī tos mēs sasveiksim vēlāk. Audio-vizuālie procesi. Ļoti lielu paldies gribam teikt tiem, kas šo pasākumu filmē, kas palīdz redzēt tiem, kas netika uz pasākumu, un kas arī mūs iemūžina mums pašiem būs atmiņas. Artūrs Kuncis filmē, ekrāns ir arī ārpusē, paldies, Annija. Un paldies, Gati. Mums būs atmiņas no šī pasākuma. Vēl pēdējā kategorija sadarbības partneri. Varbūt, ka to mēs varam nosaukt. Paldies vokāla ansambļa Karameles vadītājai Rudītei Kolātei. Paldies, gribam teikt, Ijai Ezeriņai, kura ļoti lielu ieguldījumu deva izstādes veidošanā. Ija, tu esi noteikti uz skatuves, lūdzu atnāc pretī. Mums ir ļoti skaista izstāde, tā ir tiešām šobrīd atmiņu izstaba. Paldies Aigaram Novikam par telpām izstādē un par šī koncerta vadīšanu. Uzreiz paldies arī sakam, kaut arī darbs ir tikai pusē, skaņotājiem Andrim. Un arī mazliet avansā runātājai Beātei. Un jūs jau zināt, ka pēc ziemas nāk pavasaris. Turpinot ziemas tēmu, tikai var piebilst, ka dejotājiem ir bijuši arī kopīgi aktīvas atpūtas baudīšanas brīži, kolektīvā slēpošana. Tomēr ziema ir un paliks visaktīvākais dejošanas laiks.
lielā diena, lieldiena, lieldienas. Tie visi ir apzīmējumi, kas dainās lietoti pavasara saulgriežu svētku pazīmēšanai. Saskaņā ar tautas tradīcijām lielā diena ir klāta tad, kad pirmo reizi šajā gadā diena ir kļuvusi garāka par nakti. Viens no svarīgiem lieldienu rituāliem ir šūpoļu kāršana un šūpošanās. Šūpošanās ir saistīta ar auglību, jāšūpojās, lai labi padotos loki, kā arī, lai pasargātu sevi no godu un dunduru cēlieniem. Tas ir arī pavasara laiks, kad zemniekam jau darbs cenu darbu un jāspēj tikt līdzi dabas straujai atmodai un darba ritmam. Pēdējos 5 gados tautas deju ansamblis Lubāna ir ieguvis 2 pirmās un 3 augstākās pakāpes. Tautas deju ansambļa Lubāna dejotāji vienmēr jūt līdz un tur īkšķus par jauniešu deju kolektīvu Žuburi dejotāju izdošanos. Jaunieši ar ansambļa dejotājiem ir sauguši kopā vienā lielā dejotāju saimē. Kopīgiem spēkiem esam realizējuši projektu Tīras kurpes un zābaki, kura ietvaros nobildējām laukumu estrādes aizmugurē.